tad tās komandas būtu vai nu, kas iznākušas jaunākajā SketchUp versijā, vai, piemēram, nedaudz aizmirstas arī tā varbūt daudziem. Pirmā no tām ir iespēja ērti meklēt dažādas komandas SketchUp vidē. Ja esat ikdienā darbojušies ar AutoCAD, tad ir tā pazīstamā komanda rinda, kas ļauj ērti piekļūt tūkstošiem dažādu komandu. Tā arī SketchUpā. Kā tāda paslēpta funkcija nedaudz, kurai es ieteiktu uzstādīt arī saīsni. Manā gadījumā, ja es nospiežu vienkārši Shift un S, ekrānā parādās šāda te meklēšanas josla, un es varu izvēlēties kādu rīku, piemēram, kas neparādās starp darba rīkiem Large Toolsetā vai kāda mazāk lietota komanda. Nu, piemēram, uzrakstot rec, kā rectangle, man jau parādās vairāki varianti, un es varētu to izvēlēties un jau pielietot. Vai, teiksim, es jau veiktu citas darbības, es vēlētos izmantot kādu komandu, ko piedāvā SketchUp spraudņi, tad arī šīs te komandas mēs varētu atrast. Piemēram, uzrakstot Solid, es varētu atrast uzstādītos Solid inspektoru. Tad man nebūtu obligāti jātur desmitiem dažādas rīkjoslas pašā SketchUp darba vidē. Es varētu caur šādu kā komandu rindu ērti piekļūt klāt viņiem visiem. Nu, teiksim, šādi palaiž un varētu Solid inspektoru lietot. Lai šādu saīsni uztaisītu, dodoties uz sadaļu Window un Preferences, pie shortcuts varētu redzēt visi, kas ir tātad saīsnes, ko piedāvā gan SketchUps, gan arī uzstādītie papildinājumi. Pie filtra ierakstot Search, varētu noklikšķināt šeit, un, piemēram, turot Shiftu, nospiežu taustiņu S un pievienoju klāt. Man jau parāda, ka tāda saīsne ir, bet es varu aizvietot. Citādi, ja ir citi rīki, varbūt vienkārši S burtiņu var pielikt klāt. Kam tas ir pielietots? Tas ir scale rīks, tad varbūt nesamainīšu. Nu tā. Paliek Shift S un var izmēģināt jau atkal pieturot Shift un nospiedot S. Parādās šī te komandrinda. Tas ir tāds viens veids, kā nedaudz optimizēt darbu jaunajās versijās. Nākošais funkcija, kas man ārkārtīgi patīk, izstrādājot gan SketchUp for Web versijā, gan arī SketchUpā kādus plānus, kur parādās mums teksts, parādās izmēri, kādi aprakstiņi, arī simboli dažādi. Problēma parasti šādiem elementiem ir, ka, attālinot teksts, piemēram, pilnīgi izpūst, jo, izmantojot 3D tekstu SketchUpā, tad katram burtiņam apkārt tiek uzzīmēta līnija. Un jaunajā SketchUp versijās ir iespēja diezgan ērti tās līnijas paslēpt. Rediģēju šeit, piemēram, tekstu, iezīmētu pilnīgi visu, un nospiežot peles labo taustiņu kontekstu izvēlē būtu tāda sadaļa kā Select un Deselect. Tātad deselect atsevišķi gan edges, līnijas vai plaknes. Šajā gadījumā man vajadzētu deselect faces, pāri paliek iezīmēts tikai līnijas, un tām atliek pielietot tātad funkciju hide. Šādā pietuvinājumā varbūt ļoti daudz, kas nav mainījies, bet, ja es attālinu, varētu redzēt pat šādā te skatā, teksts jau ir daudz reizes labāk salasāms. Līdzīgi varētu atrast meklējot mūsu 3D Warehouse profilā, tātad ierakstot meklētājā SketchUp Latvija,
lēnā garā veidojam interesantas kolekcijas, bibliotēkas ar elementiem, tā piemēram pieejama apgaismojuma leģenda, kuru lejupielādējot varētu redzēt jau tādu tabulu ar tātad dimeri, izvedi, slēģi un pārējais, un pamanīsiet, ka attālinot, un tad nemainās drastiski tā kvalitāte. Varbūt zoomā netik labi var redzēt, bet tātad to tekstu vismaz var labi saredzēt, un tos elementus viņi arī speciāli taisīti, lai ērtāk varētu pārvietot, lai viņiem nebūtu kaut kādi lieki piesaistes punkti. Tā ka tos droši var izmantot, vai pārnest arī layout vidē, lai radītu jau detalizētāks rasējums. Pār tādu trešo funkciju, kas fonā paslēpš varbūt, kā jauns SketchUp rīks pieejams Lasso. Tātad varētu veidot tādu pilnīgi brīvu iezīmējumu. Nu, te svarīgi arī kādā virzienā mēs pavēkam un pavisam vienkārši nedaudz vieglāk atsevišķi elements būtu iezīmēt. Teiksim šādi. Nu, nekas baigi vairāk šajā rīkā nebūtu. Ceturtais rīks, ja vispārīgā iespēja, cīnoties ar to problēmu SketchUpā, kad mums tā visa ģeometrija ir lipīga, būtu tāds variants radīt grupu pirms mēs zīmējam kādu ģeometriju. Šeit, piemēram, parādās tāda nesagrupēta ģeometrija, uz viņas virsū es vēlētos vēl kaut kādu objektu uzzīmēt. Tātad, ko var darīt, ja vienkārši ar select rīku paņemšu kā sākumu, tātad nospiežot labo pels taustiņu, tukšā vietā parādās iespēja make group, make component. Tad mēs varētu, piemēram, radīt grupu, uzzīmētu tagad to ģeometriju, teiksim, kā tādu vāku aiztaist ciet un izeju ārā un jau ir gatava grupa. Tātad nedaudz otrādā secībā, un šādi mēs varam nodrošināties, ka tas jaunais zīmētais objekts nesalīp kopā ar jau iepriekš radīto ģeometriju. Tad tas gan grupām strādātu, gan arī komponentiem. Vēl kā tāds jaunums pēdējās versijās tiek vienādā sistēmā metodēs gan zīmēšanas, gan modificēšanas rīkiem tā piesaistes virzienas piesaistes sistēma iestrādāt. Piemēram, ja es ar move rīku pārvietotu kādu objektu, tad spiežot virzienu taustiņus uz augšu, es varētu, piemēram, noslēgt to kustību Z-asī vai boltiņu pa labi. Kustība X-asī, pa kreisi Y, un uz leju parasti, tas vairāk strādātu dažādiem zīmēšanas rīkiem gan. Šo te redzēsiet arī rīku darbību špikarītī pie rīkiem, kur ir iespējams tātad kustības virzīnu noslēgt. Tur būs atzīmēti tie virzieni. Un interesanti arī, piemēram, zīmējot kaut vai riņķa līniju, pārvietojot kursoru dažādos plaknēs, nosādzās šis virziens, bet varam arī to piespiest, piemēram, vienkārši nospiežot bultiņu uz augšu, un es varu noslēgt šo te virzienu. Vai bultiņā pa labi noslēgt to zīmēšanas to plakni pa labi. Līdzīgi tas tagad arī pieejams arī darbojoties ar rectangle rīku. Parasti jau visiem varbūt pieredzes to varam izmantot arī ar līniju darbojoties. Tā kā, visiem zīmēšanas modifikācijas rīkiem šīs darbības virziena piesaistē strādātu. Kas ir kā uzlabots rīks pēdējās versijās? Freehand. Kādreiz tas rezultāts ar freehand zīmējot nebija pārāk labs, bet tagad, ja es, teiksim, brīvi uzvāku kādu formu,
šī te forma izskatās jau daudz maz līdzena arī. Un kā jaunums ir iespēja turot nospiestu kontroli un spaidot plus mīnus pogas, mēs varam mainīt šīs te freehand objekta detalizāciju. Papildus iespējams ar freehand tagad arī zīmēt vairākās plaknēs. Piemēram, sāku uz šīs te, sanāk pārliekt uz blakus un šeit apakšā. Nu re, būtībā tā zīmētā forma tiek projicēta virsū tieši uz priekšu. Tas ir ļoti noderīgi, tīpaši, ja jāstrādā uz kaut kāda reliefa, tad mums nebūs tā, ka tā līnija lēkā turpa šurpu Z asī, viņa tiek uzreiz uz virsmas arī projicēta. Tas kā tāds jauns rīks. Labi zināms, bet ar paslēptām funkcijām būtu arkas zīmēšana ar 2 punktu arku. Tātad divas tādas funkcijas, ko salīdzinoši maza daļa SketchUp lietotāju zina. Pirmkārt, zīmējot ar 2 punktu arku, es varētu sākot stūrī zīmēt, kad atrodu attālumu tangent to edge, varu ar dubultu klikšķi apstiprināt, lai uzreiz kā ar filetu nogrieztu šo te stūri. Ja tas būtu jāizdara precīzā izmērā, varu, piemēram, ar palīglīniju atzīmēt šeit no sāna 1 metrs, un ar 2 punktu arku varētu tā skaisti precīzā rādījusā tā kā filetot to stūri. Un otra tāda funkcija ir mēs šo te pēdējo filetu darbību varam atkārtot ar vienkāršu peles dubultu klikšķi jau uz nākošā stūra. Šādi te. Un, nu ne, nav kaut kādas vēl papildus palīga līnijas jāzīmē tikai pirmo reizi. Tas arī darbotos, ja tagad man būtu kādi tādi, netik taisni stūri, ar to pašu dubultu klikšķi atkārtojot arī šeit līdzīgā rādījusā stūris noapaļojās. Pārējot pie nedaudz interesantākiem rīkiem saistībā ar objektu modificēšanu, liekas gandrīz katrā versijā nedaudz pamainās, tiek pielikt klāt jaunu veidi, kā lai ērtāk varētu objektus pārvietot. Piemēram, šeit ir grupa, un es redzu, parādās piesaistes punkti pie objekta stūriem, un arī es varu ērti atrast, piemēram, objekta to tālāko stūri. Lai vieglāk to būtu ieraudzīt, jaunajās versijās tātad viss objekts paliek tāds nedaudz caurspīdīgs, un es varētu to novietot, teiksim, istabas stūrī, nemaz nelietojot papildus tos piesaistes virzienus vai savādāk. Tātad daudz ērtāk ikdienas šādas darbības darīt. Papildus, ja paklikšķinam Alt pogu, būs iespēja izolēt tā kā noteikta veida piesaistes. Pamēģinu. Vēlreiz pārvietoju. Un brīdī, kad es nospiežu Alt pogu uz klaviatūras, tagad man parādās, piemēram, tikai viduspunktu piesaistes uz objekta malām, vai vēlreiz nospiežot, parādās piesaistes objekta ģeometriskajam centram, un vēlreiz nospiežot, parādās objekta tas vidus ģeometriskais centrs. Tā kā atcerieties, vienkārši Alt pogu spiežot, mēs varam visām tām papildus piesaistēm piekļūt klāt. Tas viss ir īpaši noderīgi, kad mums ir varbūt tā grupa, tas objekts nevis tik ideāls, bet kaut vai vienu malu tagad es noapaļotu. Nogrieztu nost un pārvietojot jau redzēsiet,
Vecākās versijās nebija iespējams piesaistīties šim te grupas kastītes stūriem, bet tagad ir iespējams. Tā kā tādā ziņā ērtāk palicis darboties. Nu, kā tāds 9. jaunums vēl salīdzinoši nesens, un vēl septembrī tikai iznācis iespēja veidot speciāls objekts snap punktus. Tātad, ja ar alt pogu spaidot mēs varējām iziet cauri snap punktiem, kas pēc noklusējuma tādos ģeometriskos viduspunktos parādās, tad ar objektu snapiem mēs viņu varētu novietot jebkurā punktā. Ieejot iekšā grupā, nospēžot jebkurā vietā labo pēles taustiņu, kā pēdējā iespēja parādās make edit snaps. Un, piemēram, es tādu snapu varētu novietot, teiksim, šeit kaut kādā stūrītī, uztaisīt dubultu klikšķi, lai apstiprinātu, izēju ārā, un tagad pārvietojot objektu, es varētu piesaistīties aiz šī te punkta, kas vienmēr būs kā prioritārais. Ja arī viņš atrodās pat aiz paša objekta, tad šo te snapu būs ļoti viegli ieraudzīt. Un kursoru vienkārši pabīdot tagad uz kādas plaknes, objekts automātiski pagriežās pielīp klāt šai te plaknē. Tātad jāveido kaut kādas, ieteiksim, izmantojam tādas modulāras konstrukcijas, kaut kādus profilus. Mēs jau laicīgi varam noteikt, kas ir tas pateicīgākais piesaistes punkts katram no tiem, lai vieglāk tās viņas sakomplektētu kopā. Un mēs varam šādā veidā arī vairākus objektus, tā, teiksim, uzzīmētu kaut ko tādu, make group, viņā iekšā ievietošu, atkal labais taustiņš make edit snaps, vienu snapu, mēģina šeit, piemēram, tieši viduspunktā, dubult klikšķis, lai apstiprinātu, un otru, piemēram, tādā pašā augstumā, dažādās, teiksim, šeit te malās. Nu, ne. Un tagad šo objektu pārvietojot aiz snapa, pie viena nospiedīšu kontroli, es varētu piesnapoties klāt, piesaistīties jau pie cita snapa daudz vieglāk. Atkal tas virziens, ko mēs radot snapu nosakām, tas prioritārais, kā arī piesaistīsies klāt. Tā kā, tāda interesanta iespēja ar šitiem te diviem objektu piesaistes veidiem tādus gudrākus komponentus radīt. Visas jūsu bibliotēkās, piemēram, jau elements var papildināt ar ērtākajiem snapiem. Līdzīgas iespējas bija pieejams arī darbojoties ar komponentiem, bet tur tas ierobežojums ir, ka, ja mēs vienreiz ienesam iekšā objektu, kas ir ar glue to funkciju, viņu vairs nolīmēt nos nebija iespēja. Tā ka šis būtu tagad tāds labākais variants. Kas ir nedaudz saistīts, ir izmaiņas ļoti nelielas par rīku. Tā, te bildīt, laikam nepareizi. Vienas izmaiņas par rīku asīm. Ja, piemēram, es uztaisu šādu te aplītis, uztaisu no viņa komponentu, pēc noklusējuma asis mums ielec tādā neparocīgā punktā, kas arī nozīmē, ka, ja komponentu nesam iekšā no bibliotēkas, tad viņš arī ienāk aiz šī te punkta. Vienkārši ieejot un pamainot asis, paņemšu rīku access, novietošu to, teiksim, tā, riņķa līnijas viduspunktā, tā izmaiņa tāda, ka kādreiz vajadzēja 3-kāršo klikšķi taisīt, tagad pietiek ar dubulto. Un uzreiz mēs varam
asis pārlikt citā pozīcijā. Tāds sīkums, bet 100 klikšķus dzīvē ietaupīsiet tagad. Pār pušpulu rīku, te papildus, kas bija jāparāda, laikam objekts nebija nekāds, ne. Tagad ir tā, ka pēc noklusējuma ceļot ar pušpulu uz augšu kādu virsmu, visas plaknes automātiski jau tiek pagrieztas uz gaišo pusi, lai nebūtu tā, ka plakņu aizmugure, es pagaidām redzēt ir šeit, mums izgriežās uz āru, un kas pēc tam traucē, piemēram, teksturēt vai stilistiski noformēt modulīti. Ar to gan nedaudz jāuzmanās tagad, jo, ja tā ģeometrija, ko mēs ceļam uz augšu, ir kā daļa no vairākām plaknēm, var gadīties tā, ka apakšā paliek caurums. Tāpēc tagad, man liekas, jaunajās versijās, kā ieteikums ir paceļot šādas situācijas uz augšu, vienmēr ieteicams uzspiest vēl papildus to kontroli taustiņu, lai mēs uzreiz celtu plakni uz augšu kā kopiju. Tad nebūtu jāuztraucās, ka tā, kaut kāda cauruma tur veidojās ģeometrijā. Kā vēl jauns rīks, kas, kā tiešām jauns rīks, kas ļoti palīdz darbā ar simetriju. Tas būtu rīks ar nosaukumu Flip. Saīsti, man liekas, man viņam te arī nav nekāda. Var izvēlēties kā atsevišķu rīku. Un izvēloties Flip, es redzu uzreiz dažādas asis, kādās es varētu mirarot objektu ar vienkārši pielas klikšķi. Vai kaut vai vertikālā virzienā. Tātad vairs nav pieejama tā funkcija Flip along noteiktās asīs, kas kādreiz parādījās konteksta izvēlē. Tagad tikai variants ar šo te Flip rīku darboties. Noderīgas funkcijas tajā būtu, ka šīs te mirarošanas asis mēs varam pārvietot. Piemēram, pavalkot te vienkārši uz priekšu, redzēt, tā kopija jau pret sarkano asi nokopējās, un ja papildus jau pēc šīs te flipošanas es nospiežu kontroli taustiņu, tad arī izveidojās kopija. Un vēlreiz, piemēram, priekš vairākiem objektiem, abus reizē iezīmēju, izvēlos to Flip, nospiežu kontroli taustiņu laicīgi, lai pie kursora parādītos šī te izvēle, pārvietoju šeit, un uzreiz jau nākošā kopija būtu gatava. Un šo te, teiksim, ja man būtu kāda palīga līnija, es to mirarošanu varētu veikt arī no kāda attālināta punkta. Izvēlos Flip, kontrols, pārvietoju to asi līdz palīga līnijai, un pret to es simetriski uzreiz varētu jau, te kaut kādi citi soliņi būs, piemēram. Tā kā ļoti, ļoti, manuprāt, noderīgs rīks. Bet tā kā viņam nav saīsne, tad es domāju, ka vērts uz kaut kādu F-burtu, piemēram, pārlikt, lai būtu ērtāk strādāt. F-burts gan jau pagaidām ir tā kā aizņemts, tāpēc nesanāk. Turpinot, kādi vēl uzlabojumi, mums ir paslēptas funkcijas arī nedaudz tape measure rīkam. Pirmkārt, kā visi jau izmanto, ir ar tape measure rīku mēs varam radīt kādu palīgu līniju. Nospiežot uz kādas esošas, bezgalīgi palīgu līniju. Un par ko varbūt daudzi nezinu, tad, ja es klikšķinu uz tātad punkta, te man gala punktā jātrāpa būs. Es varu uztaisīt jau noteiktā garumā to palīgu līniju. Tāda noderīga funkcija. Tagad ar tape measure rīku iespējams arī ērti mērīt attālumus, laukumus. Vienkārši
paturot kursoru virsū, piemēram, uz plaknes, es uzreiz redzu, ka tā ir, teiksim, 0,79 kvadrātmetri. Paturot uz līnijas, redzu tās garumu. Un paturot kursoru uz kāda stūra punkta, parādās šī te punkta distance no visa modeļa XY tā Z sākuma punkta oriģinā, kas, piemēram, ļautu ēkas moduļiem ļoti ātri piefiksēt augstuma atzīmes. Ja, teiksim, redzēt, pats modulītis man atrodās tā kā zem nulles līmeņa, es paturu šeit kursoru, es redzu Z augstums, tur ir 890, kā trešā vērtība šeit ir gandrīz 1500, un tas, kas ir zem nulles līmeņa, tur man parādās jau tātad mīnus 260. Tā ka vērts tad arī pašu SketchUp modeli novietot zem tā nulles līmeņa un ērtoties šādi izmērīt. Papildus par tām vērtībām, tad pēdējās SketchUp versijās, skatoties zem window model info, pie unitiem var manīt, ka vairs nav viena kopēja mērvienība, bet mēs jau garumam, laukumam un tilpumam katram atsevišķi varam norādīt, kāda būs tā mērvienība un kāda būs tā precizitāte. Tas tā ļoti noderīgi. Nu, kā tāda nedaudz apslēpta funkcija ir ar tape measure rīku, varam arī objektu nomērogot, teiksim, ieejot grupā iekšā nomēru noteiktu malu, piemēram, no šejienes līdz šejienei. Pēc otrā klikšķa es redzu, ka tie ir 1422 mm, bet ja es tagad ierakstītu, piemēram, 1 metrs, ar Enter apstiprinu, un SketchUps vēl jautāja, vai vēlos to mērogu samainīt. Apstiprinu, nu re, tas būtu jaunais objekta izmērs. Tāda nedaudz apslēpta funkcija. Kā 14. Interesanta funkcija par transportieru, protector rīku. Viņam arī saīsti nav nekāda, bet, klasiskajā variantā es varu veidot tās palīga līnijas, ierakstot noteiktu leņķi. Piemēram, 30 grādi. Otrā pusē arī ielikšu 30, kas man ļautu, piemēram, uztaisīt tādu kā jumtiņu. Bet, ja to leņķi mums vajag veidot, izmantojot malu attiecību, piemēram, blakus gribētu šeit pandus uzzīmēt, es varu ar to pašu protektoru rīku noteikšu, kas ir nulles leņķis, un ja es ierakstu nevis leņķi, bet malu attiecību, piemēram, 1:11 ar kolu starpā, tad šādi piefiksējās īstais leņķis. Tad jums nav pašiem jārēķina. Es tad ātri vēl uzmodelēšu. Tāda noderīga funkcija. Palīga līnijas nodzēsīšu. Turpinājumā, vēl tāda viena paliek. Kā jauns rīks, kas ļautu nedaudz ērtāk pamainīt to skata leņķi, kādā mēs strādājam pašā SketchUp vidē. Skatoties, tātad large toolsets, ja būtu aktīvs, viens no pēdējiem rīkiem būtu Field of View. To izvēloties, parādīsies apakšā vērtība, pēc noklusējuma vajadzētu būt 35 grādiem, bet, ja es vienkārši pavelku ar kursoru, es varētu to skata leņķi palielināt vai samazināt. Lai būtu daudz vieglāk pārvietoties interjera vidē vai tādiem gala skatiem labāk viņus noformēt. Kā maksimums tur ir 120 grādi. Kas ir mazāk zināma funkcija, mēs varam šo te leņķi ierakstīt arī tā, kā mēs skatītos caur kameras objektīvu. Ierakstot, piemēram, 85 mm.
nu ne tas skata leņķis jau paliek šaurāks. Tīpaši parādot kādas produktu fotogrāfiju, nu, nodara, ka mēs varam skatoties kādās pamācībās, piemēram, kur parādīts, fotografējiet to objektu, izmantojot tur 100 mm objektīvu. Tā uzreiz varam ierakstīt. Lai pārlikt atpakaļ uz parastajiem grādiem, atliek ierakstīt, piemēram, 35 un deg, tā kā grādi. Un ar to es varu tikt jau atpakaļ. Tās būtu tās funkcijas par izmaiņām SketchUp rīkos. Var skatīties, vai tās ir to vērtas, lai paņemtu jaunāko SketchUp versiju. Es domāju, ka pie daudzām tiešām, jā, ja pierodi, tad bez viņām liekas nedaudz kā bez rokām darboties. Papildus vēl divas lietas bonusā. Tā kā šeit arī man jau ir veselas 17 scēnas uztaisīts, varēja manīt, ka īpaši, ja ir aktīvs vēl tātad dialogu loks, es viņas visas nevaru tā ērti pārredzēt. Man nākās ar bultiņām pāriet uz nākošo, bet kā alternatīva tagad tiek piedāvāta pirmā ikona kreisajā stūrītī. To nospēžot, es kā tādu skaistu sarakstu varu redzēt visas radītās scēnas, kas man ļautu izmantot arī daudz garākus scēnu aprakstošos nosaukumus. Un kā tādi jaunumi jāatzīmē, arī pēdējais, darbojamies ar 3D Warehouse vidi. Tā. Pirmām kārtām mēs varam meklēt tagad arī materiālus. Nav jāizmanto tos krāsas tekstūras, kas ir SketchUpā, kas varbūt vairumā gadījumā nav pārāk augstas izšķirtspējas. Tad variants būtu doties uz Windows, 3D Warehouse, var ierakstīt, piemēram, wood texture vai vienkārši koks un skatīties, ko varētu atrast. Jāpāriet, tad būtu uz jauno sadaļu materiāls, kurā varētu redzēt dažādās tekstūras un kādā viņas būtu tieši izšķirtspējā pēc rezolūcijas. Iespējams nedaudz papiltrēt, es paņemtu, piemēram, kas ir populārākās. Pagaidām vēl gaidu, kad parādīsies normāla filtra pēc izmēra. Pagaidām pēc izmēra nav iespējams filtrēt. Bet, jau šīs tekstūras es redzu, piemēram, ir ļoti augstā izšķirtspējā, aizņem arī veselos 3 megabaitus. Un tad jau es varētu, nospiežot download, pa tiešo SketchUp modulī uz kādas virsmas to tekstūru ievietot. Tā būtu tāda pirmā izmaiņa par 3D Warehouse. Otrā funkcija, kas pieejama visiem, kam ir nomas abonaments, ir Image Search, kas ļautu meklēt objektus pēc attēla. Teiksim, tā. Brīdīšu mazāk. Teiksim, es kādā bildē esmu ieraudzījis interesantu lampu, ko vēlētos kā 3D moduli atrast. Dodos tad uz 3D Warehouse vidi. Un redzēsiet, tagad tāda jauna ikoniņa ir bildīte, kas ļautu man ievilkt attēlu un meklēt pēc šī attēla līdzīgos. Es iepriekš mēģināju šim konkrētajai lampai neizdevās atrast kaut ko līdzīgu, bet varbūt bildes tas kontrasts nav tāds ideāls, bet šādi ar tādu jau mākslīgā intelekta ievirzi iespējams vismaz ātrāk atrast noteikts elements. Tur jāskatās vai pie moduļiem vai produktiem. Daudz vieglāk visu atrast jābūt. Tā.
šis te image search arī noder tādā ziņā, ka ļoti daudz modeļi tiek augšu pielādēti ar sliktiem nosaukumiem. Vai varbūt tas ir kaut kāds seriālais numurs tikai, varbūt tas ir kā citā valodā, vai ne? Tagad tiek meklēts pēc vizuālā skata, arī, ja meklējiet chair kādu krēslu, mums parādīsies arī objekti, kas arī vienkārši izskatās pēc krēsla. Tā. Un. Kā tāds trešā izmaiņa, noteikti varbūt esat jau lietojuši. Ja nē, tad tie ir live komponenti. 3D Warehouse meklējot, piemēram, objektu, vienkārši door, durvis, pie filtriem varētu izvēlēties tāds jauns filtrs kā live components. Šie te komponenti mums būtu parametriski pielāgojami. Te droši vien labāk ir atvērt uzreiz arī SketchUp Labs profilu, kurā varu atrast jau 19 kolekcijas ar tādiem standarta arhitektūras interjeri, eksterjeri elementiem, kur visi būtu parametriski pielāgojami. Arī noderīgi, teiksim, varam izvēlēties šādi komponenti, tur rozetes, un varam norādīt, kādas tieši parādīsies, lai nebūtu pašiem tur vēl jāmodulē. Tā, skatoties kaut ko vienkāršu, ko varētu atrast, teiksim, virtuves skapītis, man vairs nav vajadzība instalēt speciālu SketchUp spraudni, kas ļautu šo te mērogs man te varbūt nesakrīt normāli. Tad nevajag speciālu SketchUp spraudni priekš virtuves skapīšu projektēšanas. Es varu viņu vienkārši iezīmēt. Izveidojās saite ar Live Components to bibliotēku servisu, un es varētu pielāgot visus vajadzīgos izmērus. Kāds ir platums, kāda veida, piemēram, viņš būtu, ja tas ir stūra skapītis, kā, teiksim, tā, kāda būs krāsa, kādi plauktiņi parādās, vai mēs varam ievietot uzreiz kādu iekārtu arī šajos te skapīšos. Izmēģiniet, tie live komponenti ārkārtīgi daudz jau pieejami, un vismaz neprasa tik daudz SketchUp spraudņu uzstādīšanu vairs. Arī paši SketchUp lietotāji tagad var radīt šādus te live komponentus, bet tas prasa tādas tehniskas zināšanas, tādā nodes-based sistēmā jāstrādā, kas galīgi varbūt nav iesācējiem piemēroti. Pēdējais, ko var atzīmēt par 3D Warehouse, krietni attīstība notiek, lai mums būtu vieglāk menedžēt savu saturu. Tāpēc šajā 3D Warehouse logā uzreiz parādās arī sadaļa My 3D Warehouse, kur es redzu, piemēram, manas augšu pielādētie faili, kolekcijas, pēdējie, ko esmu laikojis, lai vieglāk varētu atrast lietotos, un arī kolekcijas tā papildus. Tātad, turpinājumā nākotnē tiek solīts, ka šo te sadaļu mēs varēsim paši katrs pēc savām vajadzībām pielāgot, pievienot vēl kādas citas sadaļas, pievienot vieglāk saites noteiktiem ražotājiem, lai ērtāk atrast tieši vajadzībā. Pēdējais, ko nelielas izmaiņas jāsaka, no vizuālā tāda noformējuma, ja aizēju uz sadaļas styles, paņemšu kādu vienkārši pamatstilu. Tagad rediģējot stilam fonu, iespēja arī atsevišķu krāsu uzlikt horizontam, kas man patīk. Teiksim, varu norādīt, ka debesis būs tur tādas koši zilas. Pagaidām horizonts tad būtu tāda taisna līnija, bet ja es uzlieku tā krāsu tagad pilnīgi baltu, es tādu foršu vieglu pārēju redzu.
izsuniekšu ārā arī asis. Nu, tāds interesants stils, manuprāt, veidojās. Patreiz sanāk arī aktīvi testēt jaunākās SketchUp versijas, kas ir alfa, beta stadijās. Un jāsaka, izmaiņas gaidāmas salīdzinoši drīz, ļoti milzīgas, jo ir pilnībā pārtaisīts grafiskais dzinējs, kas ir apakšā SketchUpam, kas ļautu gan ēnojumu, atspīdumu un citā ziņā parādīt pašā SketchUpā modeļus daudz realistiskāk. Nu, jāgaida droši vien vēl pāris mēneši vai mēnesis divi, līdz iznāks 24. gada versija, un varēs jau pavisam jaunā gaismā redzēt pilnīgi visas SketchUp modeļus. Nu, tas tā no pirmās daļas.